Здравствуйте. Labdien. Labdien. У меня есть запрос информации. Tā. Ko jūs lūdzu vēlējāties? Iedodiet lūdzu savu personu apliecinošu dokumentu. Для каких целей? С какой целью? Tāpēc, ka jūs esat atnācis uz pieņemšanu un katra persona tiek... Sakarā ar kādu likumu? Tāpēc, ka mums tāda kārtība ir. Man vajag tikai informācijas pieprasījums. Ja jūs nevēlaties sniegt informāciju par sevi, nu tad nekā. Labi, tad ar kādu likumu? Vēlreiz. Nosaucat sevi. Jūsu uzvārds, vārds? Formāls prokurors. Dokuments, lūdzu, jūsu. Varu? Kāds dokuments? Jūs esat atnācis uz iestādi. Es gribu redzēt jūsu документу. Пожалуйста, предъявите мне ваш документ. Es jums varu parādīt. Jā, labi. Ja jums tas interesē. Es domāju, ka tas ar likumu man ir tas tiesības. Agnes, formālis. Lūdzu. Labi, paldies. Līdz kādam datumam? Līdz 2016. gada 19. maijam. Labi. Tad jūs teicat, ka jūs iekšējās kārtības... Jūs atsakaties tagad... Nē, es gribu tagad uzzināt uz kādam, likuma pantiem. Rīkojums par apmeklētāju pieņemšanas reģistrācijas žurnāla aizpildīšanu. Mans pienākums ir aizpildīt šo žurnālu. Katrs apmeklētājs, kas tiek pieņemts, man ir jāreģistrē. Jūs atsakaties to. Nē, un jums ir tāds rīkojums, jā? Jā, es arī varu viņu redzēt? Man viņa te nav. Ja jūs interesē, jūs varat iesniegt iesniegumu, vai jums... Nē, es arī varu informācijas pieprasījums, bet labi. Jums nepietiek tos informācijas, kā tur caurlaidi, kas izdoda? Uz tās informācijas jums izsniedza caurlaidi. Labi, lūdzu. Nē, rokas nedodu. Tā, kas jūs mums esat? Es jūs uzmanīgi klausos. Es gribu. Apmeklētāji tiek pieņemti par prokuratūras kompetencē esošiem jautājumiem. Juridiskas konsultācijas netiek sniegtas, eksāmeni arī netiek kārtoti te. Labi. Tad es gribu. Definējiet savu vēlēšanos. Es gribu saskaņā ar likumu, informācijas atklātības likumu, 10. pantu. Jā. Pieprasīt informāciju. Ja? Sakarā ar šo lietu es gribu saņemt, vai, tā būs vislabākais, ja? Saņemt kopijas no lietas materiāliem, ja? Vai vismaz dokumentu sarakstu, kas ir lieta un kas ir prokuratūras lietvedība. Ja? Tikai un viss. Tā. Ņemot vērā to, ka šo dokumentu šajā kabinetā nav, es jums viņus uzrādīt nevaru. Labi. Es gribu tikai pieprasīt šo informāciju. Tad lūdzat pieņemat, ka jūs zināt arī šos likumus, ja es varu arī mutiski pieprasīt šādu informāciju. Un es jums prasu to pieņemt. Manā rīcībā nav. Nē, es vēlreiz teicu, man vienalga kāds, jums vai... Atnācis uz iestādi. Iestāde, jā, un vienkārši no iestādes. Manā rīcībā šo dokumentu nav. Te ir apmeklētāja pieņemšana. Labi. Jūs vēlaties saņemt, lūdzu, uzrakstiet uz papīra lapas, nodefinēt, ko tieši jums vajag. Es jums vēlreiz... Nē. Lūdzu, labi, uz likuma pamata, 10. panta. Lūdzu, informācijas atklātības likums. Jūs zināt 10. pantu likuma par atklātības likums? Ja jūs būtu atnācis uz... Manā rīcībā šo dokumentu nav, es nevaru jums viņus uzrādīt. Labi, man nevajag tūlīt. Man tūlīt nevajag. Es gribu подать запрос информации. Lūdzu, iesniedziet. Es iesniedzu mutiski. Saskaņā ar likumu, informācijas atklātības likums 10. panta. Ka persona no jebkādam iestādēm var saņemt informāciju arī mutiski pieprasīt.
šī informācija, es jau kā teicu, ja pie maniem būtu šī informācija. Man nevajag pie jums, nu tad organizēt, pie kā man griezties tagad šeit. Ja? Tas nav, nevajag man teikt, ka jums ir pieņemšanas laiki kaut kāda, tas ir informācijas pieprasījums. Un likums, un iesnieguma likums neteicās uz informācijas pieprasījumu. Uz informācijas pieprasījumu attiecās informācijas atklātības likums. Jā. Arī uz iesnieguma likuma es varu mutiski jums to pateikt. Bet starpība tāda, ka informācijas iesnieguma... Jūs vēršaties mutiski, es šo jūsu mutisko vēlmi piefiksēšu, jo man tā jādara ir tālāk. Nu, labi. Tā. Sakarā ar manu 2011. gada Uh, 12. novembrī aizturēšanu. Informācija, Jā. Ko tieši? Kas ir lietvedība, kas ir prokuratūras lietvedība? Prokuratūra aizturēja. Kas ir prokuratūras? Man vajag informāciju, dokumentu sarakstu. Kas ir prokuratūras rīcība? Jūs vēlaties saņemt dokumentu sarakstu? Jā. Vēlas saņemt, es tā arī rakstu. Jā. Dokumentu sarakstu. Kas ir prokuratūras rīcība? Kas ir prokuratūras lietvedības rīcība vai kaut kā tā? Par manu aizturēšanu? Tā. Par. Tā. Par manu aizturēšanu 12. novembrī 2011. gada. 2011. gada, 12. novembrī. Jā. Kas jūs aizturēja? Kā mēs varam identificēt to? Tas ir jūsu problēma. Šito te? Jā. Jā. Tas ir jūsu problēma. Kas ir pilna informācija, kas ir prokuratūra, par šādu lietu? Sakarā ar manu uzvardu. Par aizturēšanu. Vienalga. Jums ir vienalga? Jā. Kas var identificēt? Vārds, uzvards, datums. Meklēt prokuratūra. Visi tie dokumenti. Tad vajag personas kodu vēl. Priekš kam? Vārds, uzvārds. Tas nav pieteikams? Nē, lai personu identificētu. Ar vārdu, uzvārdu nepietiek. Pietiek. Nepietiek. Pietiek. Nepietiek. Kāds dzīvo par šai adrese? Cits. Jūsu adresi savu atsakaties mums paziņot. Jūs atsakaties paziņot jūsu identificējošas ziņas. Jūs zināt, ja es nebūtu tas cilvēks, vai man nav tiesības saņemt šo informāciju? Par citu personu? Jā. Par citu personu ir tikai noteiktos gadījumos. Kādos? Kas ir vispār pieejama informācija? Te nenotiek eksāmens. Jūs esat tas vai neesat? Jā, es esmu. Tātad viss vēlaties šo informāciju? Nē, personas kods nē. Ok, tā es arī pierakstīšu. Dzīvesvietas adrese, personas kodu atsakās. Jā. Nē, adresi jūs varat. Adresi jūs varat. Redz. Pierakstīt. Bet tas es varu arī šeit pēc 15 dienām atnākt. Vai ne? Tā. Manā rīcībā šo dokumentu nav. Man vienalga. Jūsu iestāde. Jūsu iestāde. Kādā veidā tiks jums izsniegt, kādā veidā jūs iepazīstinās vai izsniegs vai kā, to neesmu. Labi, jūsu iestāde.
Tas ir jūsu problēma vai... Kā jums vieglāk? Es tikai gribu saņemt tāду информацию. И вы мне можете предложить... Es jums parādīšu. Не, вы мне можете предложить, как мне будет удобнее, прийти сюда лично, или вам выслать на адрес. Да? В данном случае пришлите на адрес. Хорошо, вам известен, пришлите на адрес. Все. Да. Я думаю, что это тот приемщик, который сидит там, вполне мог принять. Вы так не считаете? Зачем вас мучить? Viņiem... Iesniegums viņi jāpieņem? Iesniegums. Iesniegumu no jums nav. Nē, kāpēc nav? No jums iesniegumu nav, ir mans ziņojums. Jūs mutveidā izteicāt, mēs informēšu. Labi, 15 dienu laika, ja? Būs informācija. Es personīgi to neizskatu. Jūs likumā arī nezināt, ja? Jūs informēsiet. Labi. Tad viss, ja? Sapratot, ja? Jā. Все. Un tas ir informācijas pieprasījums, nevis iesniegums. Tas ir mans ziņojums, ka jūs prasat informāciju. Labi, paldies jums. Uzvēšanās.